Hei, hei, mans vārds ir Gonita Legzdiņas Kroterēna, un šodien mēs tiekamies jau 50. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Un šodien es jums vēlos pastāstīt par jaunumu. Mana mājaslapa www.gunitsstāsti.lv ir iegūsi jaunu veidolu. Tajā ir jaunas sadaļas un papildināts jau esošās. Tūlīt palūkosim. Vizuālas pārmaiņas ir piedzīvojusi arī sākumlapa, kā arī ieguvusi dažus papildinājumus. Sadaļā jaunumi ir par dažādiem manā dzīvē notikušajiem jaunumiem vai virtuālajā pasaulē. Sadaļā par mani ir tātad sākumlapas informācija. Daļradē ir dziesmas, kuras var ne tikai noklausīties, bet arī dziedāt līdzi, jo ir parādījušies teksti. Stāstu sadaļā ir stāsti vai daļēji stāstu publicējumi, tad ir pasakas, romāni, sadaļā raidījumi ir raidījumi, kurus es esmu vadījusi vai vadu grāmatzīme, piemēram, šomēnes pieredzēs jau 50. raidījumu. Tad ir vēl sarunu cikls Literatūra glābi laiku, kurā es kopā ar Ingmāru Čaklo intervēju Gundegu Repši, Andri Zeibotu un Laimu Muktu Pāvelu Kotu, un Garšas laboratorijā es ielēcu kolēģes lauciņā un novadīju raidījumu intervējot Zīles konditorijas vadītāju Kristīnu Zīli. Sadaļā Aci pret teci ir raidījumi, kuros es esmu piedalījusies kā dalībniece, piemēram, grāmatkods. Tad ir sarunās, ir dažādas sarunas no tikšanās ar lasītājiem vai tiešsaistes sarunām, un no kuriem pēdējais ir pieredzes stāsts Sapņot, mīlēt, lidot, kurā es dalījos savu pieredzi ar Piejūras pilsētu literārās akadēmijas kolēģiem. Un savukārt pēdējā sadaļā postskriptum ir pieejamas atsauksmes par visām manām grāmatām, kā arī raksti mēdījos par mani. Pārdomās ir viedoklis par reklamēšanos un kritizēšanu. Savukārt pateicībās ir paldies visiem tiem daudziem cilvēkiem, kur šo gadu laikā ir līdzējuši bīdīt un virzīt manu daļradi. Nu tā, ielūkojieties, novērtējiet, izsakiet viedokli, gaidīšu, paldies! Paldies katram un ikvienam, kurš šo lapu apmeklē, iesaka citiem, un tiekamies citā reizē. Čau, čau!